domāju, ka iespējams es piedalos kādā vēsturiskā notikumā, milzīga iedzīvotāju daļa veido kolektīvu prasību pret Latvijas valsti, un es labprāt piedalos kā aktīvs šīs sabiedrības loceklis. Bardeks valstī, Bardeks valdībā, Bardeks lēmumu pieņemšanā, vienkārši zādzība no iedzīvotājiem. Atklāt pie tā. Dar, ko grib, un nekādas sekas, neviena atbildība neviens nerespektē. Un tas vienreiz jāizbeidz. Un tad es arī domāju, kāpēc es braucu uz Rīgas barikādēm, ja 25 grādu salā toreiz bija augsts, ja? Un lai sakat man valsts, man vienkārši apstāst. Man paraksts šeit ir mans viedoklis par valdības darbību. Es esmu ļoti apmierināta, kad ir cilvēki, kas grib panākt, lai tiktu labota kļūda, mūsu valdības kļūda. Jo kļūdas tiek labotas, tad tālāk viņas vairs netiek atkārtotas. Un kādam ir jāatbild par to? Ļoti labi, man patīk. Es tā domāju, ka viņi vinnēs šito lietu un cilvēki atgūs to, ko valsts no viņiem ir nelikumīgi izņēmusi. Beidzot, kaut kas valstī mums ir bišķi iepustējies. Es pilnīgi esmu pārsteigta, es ilgi domāju, vai pieteikties. Es esmu no Jēkabpils, bet es savu Jēkabpils to dienu nokavēju, braucu tagad uz Līvāniem. Cerībā, ka atgūšu 100 eiro, bet ja izdosies, būs baigi forši. Nopirkšu sev jaunas kurpes. Es 100% aicinu visus parakstīt, jo ja visi cilvēki celsies, ja, un gribēs kaut ko mainīt, tad tikai tas var mainīties. Ja viens aiziet un 200 sēž un skatās, izdosies tev vai nē, tad nekas arī nemainīsies, jo katram ir jāņem atbildība par savu dzīvi savās rokās. Kāpēc tie cilvēki cepās dēļ mums? Viņi pateica, ka ja mēs vienēsim to naudu, viņi dabūs savus procentus. Šis te godīgums, ka viņi pasaka, kāpēc cepās dēļ tev tautu, dēļ visiem citiem, ir saprotams. Skaidrs, un tāpēc ir arī šī ticība, uzticība, ka tas varētu būt, jo viņi paši ir ieinteresēti, lai mēs saņemtu savu, viņi saņemtu savu. Paldies! Es domāju, daudz cilvēku būtu ļoti pateicīgi un ļoti ceru uz šīs projekta veiksmīgi iznāk. Komanda ir lieliski. Paldies tiem cilvēkiem, ka to uzņēmušies darīt. Noteikti jāsaņem un jāiet un jācīnās par savām tiesībām. Mēs esam par tiesiskumu. Kas atņemts, tiks atgūts.